kādā sapņu komandā atrisinās strēlnieku laukuma izaicinājumu un tātad vai kara postījumi ir vēsturē. Lūdzu, jautājumi. Tā varbūt es redzu Krastiņa kungu. Nu, labi. Metram pirmais jautājums. Lūdzu, mikrofonu. Ļoti konkrēti, kad tad īsti strēlnieku laukums kā telpa pilsētu vidē parādījās? Tika minēts 13. gadsimts, pats arī tajā konferences datos ir pieminēts. Gribētu tomēr noskaidrot to vēsturi. Es jau to viņu zinu, bet gribētu dzirdēt. Man bail no tāda jautājuma. Ne, nu kā, viņš šobrīd skaitās kā pats tipa laukums. Viņam pirms tam ir bijusi apbūve ar 3 ielām. Tā bija pilnībā apbūvēta teritorija. Tieši tā, jā. Tā kā vēsturiskā liecība, jā. Šī pilnīgi noteikti bija jābūvēta teritorija. Tā, varbūt vēl jautājumi. Lūdzu, tur. Lūdzu, stādieties priekšā. Intervērka Mandarīnas dārza un parka projektu vadītāji. Man vairāk uztrauc, teiksim, apstādījumi. Ja jūs redzat, kāds ir arhitektūras pērlis, un cik zemes kvalitātes ir apstādījumi, jo es atceros strēlnieku laukumu, cik tur bija skaistas rozes, sačmo skaistā parka rožu šķirne, kas bija ļoti skaista, smaržīga, un kur jūs tagad redzat rozes, nu varbūt Vērmans dārzā. Ļoti jau, ka jūs redzat, ja, bet tā kā es domāju, ka mums ir tādas arhitektūras pērles, tad veidosim arī apstādījumus līdzvērtīgus. Paldies! Tā, tātad apstādījumi laukumos. Es gribēju piebilst, ka tā bilde, kas man bija pirmā un pēdējā no Drības kunga arhīva 60. gadi, tā ir vienīgā bilde, kuras es redzēju kaut ko līdzīgu omulībai. Kaut kas tāds, ka cilvēks tiešām tur sēž, viņam tur ir patīkami. Tā. Jo ne tagad, ne iepriekšējās fotogrāfijas nekas par to neliecina, ka tur ir, jā. Un tas roža dobīte un kaut kas ļoti vienkāršs patiesībā varbūt ir tas, kas tur vairāk nepieciešams. Jā. Holsmanas kundze, apstādījumi. Jā, es ļoti labi atceros rožu dobs, ja kas, es arī esmu gan veca. Jā, tas bija skaists laukums. Un arī liela laukums bija ļoti skaists laukums, jo viņam bija ceriņi. Tie bija burvīgi. Es pilnīgi piekrītu, mums nav apstādījumi, mums vienkārši nav sakārtot laukumus, atvainojos. Es esmu Aina Žurabļova, arhitekte Edgara Pučiņa meita, un es gribēju vienkārši pateikt, ka viņš bija par to, lai īstenot Pirkerta projektu strēlnieku laukumā. Un punkts. Es gribēju to pateikt. Tā bija viņa griba, un es domāju, ka pēc manām domām tas arī vislabākais risinājums strēlnieku laukumu. Paldies!
Jā, jautājums skaidrs. Nu, jā, vai kara postījumi ir vēsture? Mums katrai ir sava gaume. Man, piemēram, Līva laukums liekas briesmīgs. Ja jums viņš liekas sakārtots, tad es šim laukumam kā reiz izēju cauri, neskatoties apkārt, jo kaut ko tik šaušalīgi es vispār pēdējo laikā neesmu redzējis, jo tās īslaicīgās pagaidu celtnes neizdaļo to laukumu. Un brandmūri, kas viņai tur ir apkārt, tie arī nespēja savākt to. Jā, mums tagad būs Zirgu iela 14, kas vismaz vienu brandmūru aizsegs, un viņa jau drusku sakārtos to laukumu. Un, jā, kāpēc mums ir vajadzīgs celtnes? Es arī nezinu, kāpēc mums ir vajadzīgs mākslas muzejs. Kāpēc mums ir vajadzīgs... Vai šī konkrētā vietā jūs domājat taisni? Nē, nu skaidrs jautājums. Kāpēc jābūvē Rīgas Vecrīgā? Jautājums ir skaidrs. Paldies. 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 Jautājums ir skaidrs. Nē. Nē, Laika ir ļoti maz. Jūsu jautājums ir absolūti skaidrs. Nē, ok, es varbūt nesaprotu, kāpēc jābūvē. Nu, kāpēc nebūvē Purciemā? Jā, nu tiešām, kāpēc nebūvē neko Purciemā? Tur visi guļ. Bet, nu, kaut kā jau, tāpēc jau Vecrīgas reģenerācijas projektā bija paredzēta šī revitalizācija, ieviest to dzīvību tādā Vecrīgā, jo te bija statistika, ka tur arvien mazāk ir cilvēku. Un Vecrīga kļūst tukša. Tikai vakaros atbrauc ārzemju turisti, un viņi arī šo Vecrīgu apdzīvo. Un kāpēc gan nebūtu viena celtne, kas sakārtot laukumu? Un tā bija atbilde. Un pēdējais jautājums varbūt arī demokratiski no tā gala. Lūdzu, un stādaties priekšā. Labdien! Esmu Irba Karola, Rīgas domas pilsētas attīstības departaments. Paldies Ilzei Miķelsonai, es biju arī user projektā strādāju, un es ļoti jauka zinātniski pētnieciski atspoguļot šīs te vērtības un procesi, kā tas notiek. Bet jautājums ir replika drīzāk varbūt Holcmans kundzei. Es neesmu arhitekti, man draugi daudz nav arhitekti, un ar viņiem runājoties, es saprotu, ka cilvēkiem parastiem mirstīgiem varbūt dažreiz nav tik ļoti skaidrs, kāpēc ugunsmūri ir tik derdzīgi arhitektiem, jo bieži cilvēkiem arī patīk, ka tā ir, un uz viņiem kaut vai ir reklāmas vai smuki noformēti, un tās netiek uztverts kā tik liela sāpe. Jā. Mums ir dažādas vienam nepatīk brandmūri, un tas ir pilnīgi mans personīgais viedoklis. Un kāpēc gan nesakārtot telpu? Var arī zīmēt. Un reklāmas, ja patīk, kāpēc ne? Mums savā laikā Brežņevs arī karājās uz Ļeņina ielas. Paldies diskusijas dalībniecēm, Paldies. Arī par referātiem, arī par diskusiju. Tagad mums ir pusdienas pārtraukums līdz pulkstens 13:30, un es ļoti sirsnīgi lūdzu gan tos, kuri pat labāk atrodas zālē, pēc pusdienām neiet projām, jo Edgara Pučiņa grupas pārstāvji teiks savu vārdu gan referātu veidā, gan piedalīsies diskusijā, un arī tie, kas vēro mūsu tīmeklī, arī 13:30 lūdzu atgriezties pie monitoriem, lai turpinātu vērot šo ļoti aizraujošo Vecrīgas piedzīvojuma stāstu. Un tagad uz ekrāna tiks demonstrēta filma par Kristofu Haberlandu, Rīgas klasicisma arhitektūras celmlauzī. Tātad jūs varat mierīgi pasēdēt, pavērot filmu, un viss notiek. Tiksimies 13:30. Paldies!